Kur ir Dievs? Tas ir svētrunas nosaukums. Jā. Kur ir Dievs? Es domāju, ka pat aizvadītā naktī un vakar, kad lietus un vējš un vētra, un mēs lasam arī šodien ziņu lapās, kad ir kādas ēkas sagrautas un koki lūzuši un ceļi nosprostot un elektrība pazudus un ūdens kaut kur nav. Es domāju, kādiem cilvēkiem ir šis jautājums. Kur ir Dievs? Kur ir Dievs? Kāda ir mūsu dzīve pēc vētrām, dzīves vētrām, tām, kas nāk mūsu dzīvē, ne tikai šīm fiziskajām, kas vienu nakti ir un nav, bet kādreiz tā vētra ir, kad viņa turpinās. Un turpinās ne tikai dienu un nakti, bet turpinās kādreiz gadiem. Un mēs zinām, ka šī vētra, kas mūs visu laiku plosa, nes un no kuras mēs vaļā netiekam. Inflāciju vētras, dzīves dārdzību vētras, apstākļu vētras, attiecību vētras. Jā. Kā ir? Vai tas neliek domāt, ka mēs ejam caur kaut kādām briesmām, caur kaut kādiem ūdeņiem, caur ugunsliesmām? Bet man ir Dieva vārds šodien. Un tur ir pateikts Dieva vārdā, kur ir Dievs. Iesaijas grāmatā, 43. nodaļā un 2. pantā ir rakstīts. Kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis. Un caur straumēm tās tevi nepārplūdinās. Kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi. Ugunsliesmas tev nekaitēs. Kur ir Dievs? Viņš ir pie tevis. Viņš ir pie manis tad, kad mēs esam vētrās, briesmās, plūdos, ūdeņos, ugunsbriesmās. Un šis pasludinājums, šis praviešu Iesaijas pasludinājums Dieva tautai ir 600 gadus pēc tam, kad Dieva tauta bija izvest no Ēģiptes zemes, no verdzības, kur Dievs ar savu spēku, ar brīnišķīgu varu parādīja, ka Dieva spēks ir pārāks par faraonu, par visām valdībām, par visām varām, kas ir. Viņš izveda. Dieva spēks ir lielāks par jūru, jo viņš pašķīra ceļu cauri jūrai savai tautai. Un paiet 600 gadi, un Dieva tauta atkal ir verdzībā. Atkal ir Bābeles gūstā, Kaldeju gūstā. Un tad pravietis pasludina, viņš saka, ka tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis, tā saka Dievs. Un tad man ir jādomā par šīm lietām. Un mēs domāsim šodien par kādām 4 lietām, par ūdeņiem, par straumēm, par uguni, par liesmām. Jā, ne tikai fiziski, bet arī mūsu emocijās, kur plosās šis stihijas. Ūdeņi, kas tad ir šie ūdeņi? Bet vispār tad, kad mēs atšķiram Bībeli, jau no pirmās lapas puses mēs lasām par šo pasauli, kad Dievs radīja šo pasauli. Kas tad tur notika? Mēs lasām vārdus. Zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un vai tie reizēm nav tie ūdeņi mūsu dzīvē, kas ir neiztaisīta un tukša? Mēs gribētu, lai kaut kas būtu, bet nekas nav. Viss ir tāds neiztaisīts un tukšs. Mēs gribētu, mēs iedomājamies, mēs nojaušam, mēs lūdzam, mēs prasam Dievs, mēs gribētu, lai kaut kas ir tāds, kā gribētos, bet viss ir, nekā nav. Un tad reizēm šie ūdeņi ir vēl savādāki. Ir ūdeņi tie, kur mēs jūtam, ka mēs slīkstam, mēs grimstam, mēs netiekam ārā. Dievs palīdz, kur tu esi? Es stiepu savu roku, es gribētu kaut kur satvert pie kaut kā, kas mani neskalo projām. Straumes, kas nes, un mēs nezinām, kurā vietā, kur mēs varēsim pieķerties, kur kaut ko atrast, kaut ko saturīgi, pamatīgi, kas ir neizkustināms. Straumes, mūsu laikmets straumes. Šodien, tad, kad mēs skatāmies mūsu laikmetā, mēs redzam tādas straumes, kas plūst pretī Dievam. Garām Dievam, prom no Dieva, kas nes cilvēkus. Skatoties uz mūsu laikmetu, mēs zinām šo humānismu teoloģiju, es gribētu sacīt. Ideoloģija, teoloģija, kas ir vērsta uz cilvēku. Par galveno mērķi laikmets izvirza katra individu labklājību. Individu
vajadzības ir svarīgākas par sabiedrību, par ideoloģiskiem mērķiem. Individs. Tev pienākās, tu vari, tev vajag. Un vienalga, kas apkārt notiek. Šīs traumas grib aizskalot Dieva taisnību, grib aizskalot Kristus mācību. Grib aizskalot Bībeles patiesību, kura runā pavisam citu, kur Jēzus saka. Viņš saka, ja kāds grib man sekot, tas, lai aizliedz sevi. Kur Pāvils saka, neviens, lai nemeklē savu pašu, bet citu labumu. Šodienas ideoloģija ir pretējā virzienā. Straumes. Bet arī tur, kur mēs atrodamies šajās straumēs, Dievs saka, tad, kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis. Un, kad tu iesi caur straumēm, tās tev nepārplūdinās, jeb neaizskalos, jeb neaiznesīs savā virzienā. Un, kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi. Un uguns liesmas tev nekaitēs. Vai tā var būt? Bībele mums stāsta. Stāsta piemērus, un mēs varam lasīt un ieraudzīt to, ka patiešām dzīvē cilvēki ir pastāvējuši dažādos laikmeta pārbaudījumos, ir noturējušies dažādās laikmeta straumēs, tad, ja viņi ir stipri turējušies pie tā kunga, turējušies pie Dieva vārda, turējušies pie Dieva pasludinājuma. Kad tu iesi caur uguni, apostols Pēters saka, 2. Pētera vēstule 3. nodaļā, viņš raksta, vecos laikos debesis un zeme ir cēlušās Dieva vārda spēkā no ūdens un ar ūdeni. Bet viņš raksta tālāk, tāpēc arī toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos. Bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā un uztur tas pats vārds – ugunī. Un bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai. Apostols raksta vēl tālāk, viņš saka, tad, kad viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā. Jo mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Tad, kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi. To saka Dieva vārds. To pravietis saka Dieva vārda spēkā. Un liesmas tev nekaitēs. Un šīs liesmas bieži vien ir tad, kad mums ir jāatsakās no kaut kā laikmetīga, jeb no kaut kā, kas ir vispār pieņemts Kristus dēļ. Tad, kad mums ir no kaut kā jāatsakās, tad šīs liesmas mēģina mūs aizsniegt un saskart. Mēs zinām šo stāstu Daniela grāmatā, kur ir rakstīts par jūdu jauniešiem, kuri nepaklausīja ķēniņa pavēlēja pielūgt elku tēlu, bet sacīja, nē, mēs pielūgsim tikai dzīvo Dievu un tikai to vienīgo. Un tad ķēniņš sacīja, ka tie, kuri nepielūdz elku tēlu, tos iemetīs uguns ceplī. Un tad šie vīri sacīja, viņi saka, mūsu Dievs, kuru mēs pielūdzam un godājam, viņš var mūs izglābt no šī degošā cepļa. Un viņš mūs izglābs no tavas rokas, ķēniņ. Bet, ja arī viņš to nedarītu, tad mēs negodāsim tavus dievus un nepielūgsim to zelta tēlu, ko tu uztaisīji. Atteikties, jeb atturēties no laikmetīgā virziena, no laikmetīgās prasības un spiediena, palikt tādam kā visiem, iet visu pavadā, iet līdz visiem, kur mēs uz labklājību, uz pārticību, uz visu to labo. Dievs runā par citām lietām, Bībele stāsta par citām lietām. Un mēs zinām, kas notika ar šiem vīriem uguns ceplī. Mēs zinām, ka ķēniņš lika viņus tur iemest, bet tad viņš skatās, kas notiek? Viņi taču bija sasaistīti, viņi bija ugunī, viņiem vajadzēja sadegt. Bet viņš saka, es redzēju, ka mēs tur 3 vīrus iemetam, bet tagad es redzu, ka 4 staigā ugunī, un uguns neko nekaitē. Un tas 4. izskatās kā kāda dievišķīga būtne. Kad tu iesi
caur liesmām es būšu pie tevis. To saka Dievs, visvarenais. Tas, kuram mēs ticam, kuru mēs apliecinam, ar kuru mēs dzīvojam, kam mēs kalpojam un kuru mēs pielūdzam. Un Dievs pagodinās. Dievs vienmēr pagodinās. Viņš parāda savu žēlastību tur, kur viņa ir vajadzīga. Plūdos, briesmās, vētrās, ugunī. Dievs pagodinās. Jo viņam ir vara un viņam ir spēks. Vairāk kā šajā pasaulē, vairāk kā sabiedrībā, vairāk kā visā tajā, kur mēs kādreiz domājam, tas gan ir kāda nepārvarama spēka un varas. Dievam ir varas par to. Vai atceramies, ko Jēzus sacīja mācekļiem, tad, kad viņš teica, kad mani apcietinās, mani sitīs krustā? Un tad Pēters teica, lai tev tas nenotiek. Jēzus saka, vai tu domā, ka es nevarētu lūgt savu tēvu un viņš nesūtīt vairāk kā 12 leģionus eņģeļu? Leģions tas ir apmēram kaut kur no 4 līdz 6 tūkstoši, vidēji teiksim 5 tūkstoši vīri. 5 tūkstoši vīru karaspēks ir leģions. Jēzus saka 12 leģionus. 12 reiz 5 tūkstoši, 60 tūkstoši. Tu domā, Dievs man to nesūtīt, ja es teiktu, ka man vajag? Vai tev ir bijusi kādreiz tāda apsargu kohorta 60 tūkstoši? Dievs var to iedot. Un tad ir šis jautājums, vai tu šodien esi kādās bēdās? Vai tu šodien esi grūtībās, vai tu esi tajos ūdens vai uguns briesmās plūdos, emocionāli, morāli, garīgi, tur, kur tev šķiet viss cauri, vai es nezinu, kā tikt cauri? Tad atceries, ka Dievs saka, tad, kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis. Un caur straumēm tās tevi nepārplūdinās. Un, kad tu iesi caur uguni, tu nesadegsi. Uguns liesmas tev nekaitēs. Aizvadītā nedēļā man bija jāklausās kādi vīri, kuri sludināja evaņģēliju, savu evaņģēliju, ne Kristus evaņģēliju, ne Bībeles evaņģēliju, bet savu evaņģēliju, lietojot par pamatu Bībeli. Un viņi sludināja, ka tad, kad tu ej ar Jēzu, tad tev bēdu nebūs. Tad, kad tu ej ar Jēzu, tad tev viss būs. Tad tev būs bagātība, tad tev būs veselība, tad tev būs attiecības, tad tev viss notiksies. Mīļie, šodien mēs lasījām Dievu vārdu, tur ir sacīts šos āžus sludinātājus. Dievs savā laikā sodīs. Bībele runā par bēdām, un Bībele daudz runā par bēdām, caur kurām mums ir jāiet. Caur kurām tev, man un kristīgiem cilvēkiem ir jāiet. Bībele runā, ka Dievs savu tautu ir vedis caur lielām bēdām. Bet Dievs saka, es esmu kopā ar tevi šajās bēdās. Es neesmu kaut kāds burvju mākslinieks, kas tev tur izglāb, pasargā, aizklāj un tev tur nekas neskar un tu nezinu, ko darīs. Dievs saka, es esmu visvarens un es stāvu pāri notikumiem un es esmu tev līdzās tur, kur tev ir jāiet cauri. Reizēm mūsdienu bēdas kādreiz var būt arī vientulība. Vientulība sabiedrībā, kur mūsu tehnikas laikmetā šķiet mums ir iespējas savienoties ar jebkurā brīdī, bet cilvēki aizvien vairāk mēs klausamies paliek vientuļi. Kur palikt, ar ko parunāt, pie kā man iet? Dievs saka, es esmu tev līdzās. Dievs ir tev līdzās. Tev ir ar ko runāt. Tev ir kam pastāstīt savas vajadzības, savas bēdas, savas lūkšanas. Vai mēs to izvēlamies? Jēzus saka, pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es esmu uzvarējis šo pasauli. Dievs saka, es būšu pie tevis tad, kad tu būsi bēdās. Dievs saka un apsola savā vārdā vienmēr būt pie tiem, kas viņu meklē, pie tiem, kas ilgojās pēc viņa tuvuma, pie tiem, kas gaida uz to kungu, kas cer un paļaujās uz viņu.
Jo Jēzus sacīja, man patīk šie vārdi, ko viņš sacīja mācekļiem pēc savas augšām celšanās. Viņš sacīja, redzi, es esmu pie jums ikdienas, līdz pasaules galam. Līdz pat šīs pasaules noslēgumam, es katru dienu, katru brīdi, es esmu tev līdzās, tavās bēdās, ciešanās un sāpēs. Un jaunā derība māca par bēdām, ne par to, kad būs Dieva bērniem tikai viss tas labākais un viņi būs no viss pasargāti. Jaunā derība māca par bēdām, caur kurām ir jāiet Dieva bērniem. Un tad, kad mēs atšķiram atklāsmes grāmatu, mēs lasām, kur apostols Jānis, viņš redz šo atklāsmu, šo vīziju, šo parādību. Un tad viņš redz šos 12 vecajus, kas pielūdz, 24 vecajus, kas pielūdz Dievu. Un tad kāds no šiem vecajiem saka viņam, viņi saka, tie, kas ģērbti baltās drēbēs, tu redzi tos neskaitāmos pulkus, kas viņi ir, no kurienes viņi nākuši. Un viņš skaidro un saka, šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savas drēbes mazgājuši un tās balinājuši jēra asinīs. Kas nākuši no lielām bēdām, atrodas Dieva troņa priekšā. Ja tu šajā dzīvē gribi staigāt bez bēdām, vai tu būsi starp tiem, kuri ir nākuši no lielām bēdām? Baltās drēbēs Dieva troņa priekšā. Ja tu šajā dzīvē būsi bez bēdām, bez grūtībām un vētrām, vai tu būsi starp tiem? Starp tiem, kuri stāv Dieva goda krēsla priekšā. Tie, kuri ir kopā ar viņu un kuriem vairs nav bada, kuri vairs neslāps, kuriem ne saule, nekā cits karstums viņus nespiedīs. To saka Dieva vārds. Starp tiem, kurus Kristus vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņa acīm. Tad, kad tu jautā, kur ir Dievs manās bēdās? Kur ir Dievs šīs pasaules briesmās? Kur ir Dievs tajos visos notikumos, kas notiekās? Tad atceries, tad, kad tu iesi caur ūdeņiem, es būšu pie tevis. Tur ir Dievs. Tur ir Kristus. Es būšu pie jums ikdienas. Viņš to ir apsolījis. Un šis varenais un mīlošais debesu tēvs, viņš dod šos apsolījumus. Mēs lasām 91. psalmu, kur bieži citējam un zinām no galvas. Un tur ir rakstīts tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesauks, tad es viņu paklausīšu, un es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Kad tu piesauks to kungu, viņš tev ir klāt. Un tādēļ neaizmirsīsim, lai kur mēs atrodamies, lai kādi ir apstākļi, lai kādi ir notikumi šajā pasaulē, lai caur cik smagiem notikumiem mums ir jāiet. Piesauc to kungu, turies, viņš ir tas, kas ir tavs pamats, tavs saturs un neatlaid viņu. Esiet neatlaidīgi savās lūkšanās, esiet tie, kas neatlaiž to kungu, bet turās, meklē un sagaida un saņem no viņa brīnišķīgu žēlstības bagātību. Saņem vispirms jau mieru savā sirdī, kas ir pāri visai saprašanai. To mieru, kur nevar šī pasaule iedot. Pasaule iedod mieru tikai tad, kad tev viss ir kārtībā. Bet Dievs iedod mieru tad, kad tev nekā nav. Dievs iedod mieru sirdī tad, kad tev ir bēdas un grūtības un ciešanas un vētras un plūdu un uguns. Dievs iedod augstāku par cilvēku saprašanu mieru. To mieru, kuru nekur citur nav iespējams saņemt, kā vien pie mūsu kunga Jēzus Kristus. Lai viņš ir tas, kurš atkal un atkal mums atgādina savu vārdu. Es esmu pie tevis ikdienas, līdz pasaules galam. Es tevi neatstāšu un es tevi nepametīšu. Āmen.